Ko kārtējā darba nedēļa. Darba nedēļa jau, protams, iet uz beigām. Tikko mani izkrāva. Došos es pamazām uz mājām. Vajag man vienīgais salikt visas salocītas siksnas manas. Un tad es gaidu pašlaik atbrauks. Atbrauks mūsu vietējais šoferis. Atvedīs piekabi, gatava sakrauta jau. Es tikai pamainīsimies ar piekabām un došos uz mājām. Man pauzi nevajag taisīt 34 stundu un stundu. Principā pietiek, laikam kaut kādas 3 ekstra stundas līdz mājām varēs aizbraukt. Pašlaik ir izteikts tornado brīdinājums mums 4. man liekas pakāpes, kas nozīmē, ka ļoti, ļoti iespējams, ka būs. Ārā lietus lija. Zibeņoja un pērkons bija vēja. Nav tiesa, bet lietus gan bija diezgan stiprs. Nu, cerams, kad man nesakraus un nesastapšies nekāda tornado neko, jo nu negribētos. Jā, labi, iešies pabeigt savas siksnas locīt, piekabēt tukšu, un tad jau varēs uz mājām doties. Nu ko, beidzot atbrauc otrs mūsu šoferis. Paņēmu es jau papīrus no viņa. Ļoti interesanti, ko es vedīšu. Tas ir kaut kas priekš vilcieniem, laikam, es tā saprotu. Kaut kādas tā kā detaļas, varbūt kaut kas lokomotīvai. Ļoti interesanti. Krāvē esot ļoti viegla. Tornādā tā arī neuzgāja. Mums pagaidām. Tad es braukšu telītās uz veikalu, viņš atķēdēsies, paņems manu piekabi. Es tad došos ātri uz veikalu, un tad, lai vēl varu paspāt pakulēt. Mazliet dažas stundas mums brauk projām. Visi normāli cilvēki sēž mājās. Man uz veikalu vajag doties. Tad, kad ārā nenormāls lietas un zibens un pērkons, un man vajag doties uz veikalu. Nu ko, savādāk es nepaspāšu, man liekas, ka tas nebūs. Atstāju uz piekabi. Tas uz minūtām 20 aizskriešu, nekas nenotiks. Oi, kādas peļķes. Visur peļķes, visur lietas nenormāls. Es īstenībā katru reizi, kā es atbraucu uz šeit, mums principā uz šeit tikai arī ir piegāda. Tagad pēdējos 6 mēnešus. Mēs katru reizi braucam tikai uz vienu un to pašu vietu uz šejieni. Un kopš sākās, principā, pavasaris, nu jau likums, vasara vēl nav saukta, bet pavasaris katru reisu šeit ir vienkārši nenormāls lietus. Es iebraucu mašīnu, nomazgāju pagājušajā reizes 3. Un bija gan sniegs, gan lietus, viss bija. Tagad pirms reisā es izbraucu, mehāniķi bija ņēmuši mašīnu, arī no ārpuses tur bija dīzelis, viss tur apēc, nezinu, ko viņi darīja, bet bija ļoti netīra. Un
Neuzauco kā parkings no grunts ar visu tad putekļiem. Es arī iebraucu, puiši tik skaisti nomazgāja ar virstēm, tik nokapīgi, spīdīga. Izbraucu, minūtes kaut kādas, laikam, 30, nobraucu, sākās lietus. Labi, domāju, nekas pāries. No rīta atkal piecēlos, noslaucīju. Izbraucu, sniegs sākās Kalifornijā, maija mēnesī. Sniegs, lietus. Atmetu ar roku, braucu tālāk. Un tālāk bija vēl lielāks sniegs, tiešām tur visu logi, visu aplipa. Un tagad vienkārši nebeidzams lietus. Es man liekas, nemazgāšu tagad mašīnu, kopš tiešām iestāsies vasara. Ja nu gadījumā, ja nav lietus, baigais sausums, dodiet man zināt, es iebraukšu, nomazgāšu mašīnu, un tas ir vienkārši garantēts, ka būs lietus. Vai nu tā, vai nu arī man vienkārši jāskatās laika ziņā, pirms braucu mazgāt mašīnu. Gribējās ar skaistu, spīdīgu mašīnu braukt tīru, smuki, lai ir kārtīgi. Bet sanāca, kā sanāca. Kas mums ir. Man tā nebūtu slikti pēc iespējas tuvāk. Paspēšos. Paspēju. Nebūtu tā slikti pēc iespējas tuvāk nopakoties pie ieejas. Negribās par šitādu lietu. Briesmīgi iet. Oi, mašīna mūs malā. Paldies. Jā, es varētu tuvāk ieparkoties, apstāties. Lai es nevienam netraucētu. Lai es varētu pēc tam izbraukt. Es domāju, tīri labi šeit būs. Es tā pieticīgi piestāšos, taču jums netraucāšu pareiz. Tante ar avīzu uz galvas aizgāja. Kā pieticīgi 4 parkingiem. Nu, lā. Pasties, tukšs veikals, neviena cilvēka nav. Ka visi gudri sēž mājās. Es tādā laikā tomātiņu jāpaņem. Tā, šitais tā vajag. Šitie bija labi. 2 paņas un 2 pietras. Tā. Tas laikam arī jāpaņem kaut kādas. Melvenes, laikam, kamēr filmu skatoties, varēs paēst kaut kas veselīgāks. Melvenes tādas sapūšas. Jā. Es gribu atrast priekš mašīnas tīrāmo panelim. Šities varētu darāt. Nezinu, priekš iekšpuses vai priekš ārpuses tikai. Šitais te varētu būt, bet vai viņš padara spīdīgu? Šis man kaut kad bija, viņš īstenībā tīri labs ir. Varētu paņemt, pamēģināt. Es zinu, es šito te kādreiz mēģināju priekš plasmasas, tieši ārpusē bija ļoti labs. Es nevaru saprast, vai šitas tas pats, vai viņš priekš iekušas. Nē, priekš ārpuses laikam. Tā. Šis beigi foršais īstenībā. Viņš kā gēls un grūti pieejamās vietās. Ieliki viņu, viņš izlūk ārā visu. Šitā logiem liek. Es laikam šito paņemšu, tomēr izmēģināšu. Ja man kaut kad šitais bija,
Vajag šito pamēģināt. Kaut gan. Kam ir domāts? Jūs nu tur ielikāt. Vai nevar plastik. Šitais te laikam viņš padara spožāku. Šito pamēģināšu. Jāpaņem laikam grielīts kaut kāds vēl. Šito maziņā. Tā, kas mums vēl te ir? Kādas vajadzināt, varbūt paņemt. Šitam labam jābūt arī kaut kad ņēmu. Šito paņemšu. Garfields. Kas atcerās šitādu multini? Scooby's Doo. Es, kad uz Latviju braucu, parasti sapērku ļoti daudz gaisa atcerēšanās. Nezinu, kāpēc nerīk. No Latvijas tieši man ļoti patīk viņai. Smaržīgāk arī liekas šiti. Šeit paklājiņi visādi uz krēsliem apvalkamie. Priekš stūris var mīksti tādu uzlikt pūrei. Ļāmēc, kur visi cilvēki? Es vienkārši šokā joprojām. Cik es staigāju ļoti reti. Šur tur kāds cilvēks iziet. Pasties, tukšs veikals. Nav nevienu šodien. Nu, ko mēģināšu nopucēt. Es pricā uz logu arī nekas. Es logu pēc tam tāpat tīrīšu. Paskatīsimies, kas mums te sanāks. Vai kāda atšķirība būs vai ne. Gribās, lai viņš tāds būtu izteiktāks, mazliet spīdīgāks, jo man liekas tā krāsa no saules ir mazliet izdilusi. Aromāts ļoti patīkams viņam ir. Aromāts ir ļoti patīkams. Nu, neko es teikšu īstenībā. Te laikam, teiksim, pirms un te varētu būt pēc, jā, jo te nav tīrīts vēl. Baigi foršais. Aromāts vienreizais tiešām. Tā, tad man atliks. Tagad tikai atliek pārējo nopucēt. Atnāca tikko brīdinājums uz telefonu, ka vajag, kā lai pasaka, pareizi slēpties, kas ir mājās pagrabos kaut kādās vietās, jo notiek apkārtnē kaut kur tornado iet. Man slēpties nav kur. Es braucu, visa pamali tumša palika. Un kādi lido pa gaisu, šis tas redzās musuri. Bet pagaidām neko. Kolēģis viens brauc šķīt pa priekšu, pagaidām vēl nekā nav rakstījis, teiks, vai kaut ko redzēs, nerakstā. Bet, priekšu tā man ir ļoti īpaši, ļoti uztrauc, jo tur priekšā viss ir melns. Es skatos, lai nebūtu kaut kur debesīs tuneļu mākoņa. Ja būs tuneļu mākoņa, tad gan nebūs labi. Atrodos pašlaik Missouri, St. Louisā. Pilsēta liela. Laukiem braucu cauri, viss bija kārtībā, ja tuvāk pilsētai, jo vienkārši tumšāks paliek. Varbūt priekšā tā neredzēs, bet tāda sajūta, ka priekšu putekļi laikam iet pa gaisu, jo tur pat kaut kāds kā melns. Nezinu, pat īpat. Un tāda nelaba sajūta, ka es braucu tieši tajā visajā trakumā. Skatos mašīnas vietā, ja arī braucu ļoti ātrumu visi pārsniedz.
to galu iet. Vienkārši nenormāls sastrēgums. Ai, bedre. I feel it in my veins, masking all this pain. Been searching high and low, with nowhere else to go. I used to feel alive, so many years went by. I wish I had more time, just wanna feel alright. Stars across the sky, guide me home, no more cries. It's time to go, been searching for you. Šeit ir redzams, kā es pamazām pietuvojos Tornado. Neiebraucu tieši pašā Tornado, bet Tornado pagāja cauri, teiksim, blakus es atrados tur, kur viņš gāja. Ļoti, ļoti stipras vējš bija, lietus sāka līt un visādus musurus sāka mest logā. Es izdarīju vienu ļoti lielu muļķību. Es to īstenībā nezināju, bet man liekas, ka to man vajadzēja zināt. Nekādā gadījumā nedrīkst stāties zem tilta. Par cik notiek vēja plūsmas un izrot var tevi ārā no zem tilta un aizsviest vairākus metrus projām. Es tajā brīdī neskādz padomāju, ka tas būtu visdrošākā vieta, kur apstāties, bet kā izrādījās nedrīkst stāties zem tilta. Gadījumā, ja nākas stāties zem tilta, tad vajag izkāpt ārā no mašīnas un vienkārši apgulties uz zemes, rokas uz galvas salikt un tad, cerēt uz to labāko. Bet, es izbraucu veiksmīgi. Kolēģis brauca mazliet pilsētas otrā galā sanāca, un viņam bija ļoti, ļoti liela krusa. Krusa bija kaut kādi 3,5, man liekas, centimetri lielumā, un vējš bija līdz 60 jūdzes stundā. Es nepateikšu, cik tas ir metri stundā, diemžēl, bet, liels vējš. Tur, kur es atrados, nebija pilni 60 jūdzes stundā, bija daudz mazāks, bet tāpat izrāva gan zarus, gan kokus ārā, gan visādi citi objekti lidoja pa gaisu. Bet, kopumā sanāca veiksmīgi izbraukt man cauri. Pārbijos gan es, tāpēc, ka kaut kas tās tika pirmo reizi man atgadījās, un arī nebija pats tas, teiksim tā, es nebiju pašā tajā trakākajā vietā, kur tas viss trakums man notika. Bet, tāpat bail diezgan bija, diezgan. Ko izbraucu, pasties zars norauc. Zari, lapas, viss izbrauc, visi man bišķītai sāka kustēt, es domāju, es arī kustāšos, man īpaši negribas tā aizkarāties. Man liekas, tas, kas tad uznācis, tas trakums laikam pārgājis, bet, piekaba man par cik viegliņa, man vienkārši uz sāniem pušas pa kaut kādām, laikam, 2 līnijām aizgāju. Jā, kaut kas tāds. Kaut kam tādam pirmo reizi cauri braucu. Šodien visur zibeņi un pērkoni un brīdinājumi un bija jau gaidīts. Kaut kā negribās gar kokiem arī pa malu īpaši braukt, ja kāds koks gāžas izdomā apgāsties. Tā, es laikam ieturēšos vairāk, iešu uz otru līniju blakus. Tu viņu nevedīs, labi. Es tā patīkuši. Jā. Kaut tādiem lieliem kokiem tīpaši negribas būt blakus. Ja tur 1-2 uzgāzīsies, būs vēl vairāk nepatikšana nekā.